Atbildēšu uz šo komentāru. Es nefokusējos, bet citi iebaksta degunā. Pieņemu sevi, kāda esmu. Jā, ļoti, tā teiksim, foršs komentārs. Un patiešām šeit, lai citi cilvēki nebaksta, tā teiksim, konkrēti tevi, tad šeit ir jānosprauž obligāti robežas. Un šeit tev pašai ir jāsaprot, kā ar tevi drīkst rīkoties, kā ar tevi nedrīkst rīkoties. Un ko tu darīsi tajā gadījumā, tad, kad tavas robežas tiks pārkāptas. Kāda būs tava rīcība. To ir svarīgi izdarīt, bet, lai varētu šobrīd iet un tur visiem teikt, kādas ir tavas robežas, vajag pirms tam pacelt savu pašvērtējumu un kļūt tādai ļoti pašpārliecinātai un jābūt ar ļoti augstu pašvērtējumu. Par to jau es detalizētāk un vairāk stāstu kursā Laimīgas attiecības, jo tas ir ļoti, šīs divas lietas ir ļoti svarīgas. Celt sievietei pašai pašvērtējumu, kļūt pašpārliecinātai un nospraust robežas. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi.